sendvičs tavā personībā četrnieki. Ja tu esi dzimis vai dzimusi 4., 13. vai 22. datumā, un vēl 31. arī, tad ieskaties. Tas ļoti, ļoti spilgta un spēcīga un, manuprāt, pozitīva īpašība ir godīgums. Šie cilvēki grib būt godīgi un uz abām pusēm. Nu, tā kā, ja viņi iet draudzībā vai attiecībās, tad viss ir godīgi 50/50. Ja pieņemsim, tu centīsies iedot viņam vairāk vai darba attiecībās, es pieņemsim savai māsai četrniekam gribēju samaksāt vairāk un sev atstāt mazāk, un māsa uzreiz pateica, nē, tas nav godīgi, tā nedrīkst. Viņi neņems vairāk nekā uzskatīs, ka ir godīgi. Tā kā ar viņiem var paļauties, ka viss būs skaisti, godīgi uz pusītēm. Negatīvais, ja četrnieki tam nepievērš uzmanību, viņiem ir dabiska spēja redzēt visā negatīvo un būt neapmierinātiem ar visu un tā kā bubināt, ņurdēt uz dzīvi, uz pasauli, uz mirkļiem. Tā kā ieslīgt tādā negatīvā melanholijā. Nu, un nevar nepieminēt, protams, visspilgtāko īpašību, tas ir radošums. Un radošums būs nevienmēr tikai mākslā. Tas var būt idejās, tas var būt izskatā, tas var būt video materiālos. Tas ir par tiem cilvēkiem, kurus es zinu, četrniekus. Vai tu sevi atpazini kādu no šīm īpašībām? Un noteikti, ja pazīsti kādu četrnieku, aizsūti viņam šo un piesako man.